Pārbaudīsim tad arī skuju kokam. Cik skuju kokā, labā, eglē un priedē vispār tā attiecība ir ļoti līdzīga. Cik tad šeit sanāk tā baļķa attiecība un cik papīrmalkas attiecība. Skuju kokam to noteikti ir visvieglāk, tāpēc, kad, ja tas nav bojāts un varam uzskatīt, ka tas ir vesels, nu tad zinām, ka tā baļķa attiecībai vajadzētu būt ap 90%. Egle ļoti laba, garums pie 30 metriem, 52 centimetri. Pārbaudīsim, cik tad šitajā ir iekšā kubi un cik no tiem ir baļķis. Dažādības vārdā paņēmu otru eglīti. Mums pirmais nogrieznis ir pumpains. Tad, kad pirmais nogrieznis ir bojāts, to parasti arī atzīmē dastojumā. Un uzreiz saprotam, ka pirmais nogrieznis mums aiziet jau gultnī vai papīrmalkā. Nu šitā arī bišķiņ tievāk, bet nu idejas, kad pastīsimies, kas tad no šīs egles arī sanāk. Nu lūk, mūsu egles ir nozāģētas, pirmā egla 52 centimetrīgā. Nu vat, skatāmies, pirmais. Kā nu gadījies, kā ne, ir trupīta, bišķi pat mīkstās, ietā, ja kurā gadījumā pirmais nogrieznis mums ir uzzāģēts 3-metrīgais gulsnis. Diemžēl līdz no paņēmies dastmērs, nu tad varbūt mērījumi nebūs gluži precīzi ticam, bet es domāju, ka pietiekami, lai saprast būtību. Pirmais nogrieznis, 3-metrīga egle, gulsnis 49 cm. Otrais nogrieznis 6-metrīgs. Izskatās, ka būs 43 cm. 7 nogriežņi mums sanāca. Pirmajā eglē attiecības rēķināsim, bet sanāk pēc nogriežņiem 30,7 metri mums ir materiāla garums šitajā eglē. Esam nonākuši pie otrās egles. Skatāmies, bija mums tā pumpiņa, ko mēs zinājām, jo ka mūsu pirmais nogrieznis būs gulsnī. Bet, nu redzam, arī ir mīkstā trupe. Nu, un tāda jau kārtīga, kas jau, nu, liek šaubīties par otro nogriezni visticamāk. Tātad pirmais ir papīrmalka automāts. Pats ne gulsnis, kā mēs minējām, bet papīrmalka. Un gulsnis ir krietni dārgāks par papīrmalku. Nu, pirmais bija slikts, otrais ir, nu, brūnums, kaut kāda cietā trupe. Arī bija cerēts, ka pirmais būs gulsnis, bet ir papīrmalka. Un ka otrais jau būs baļķis, bet ir gulsnis. Nu, ot, un pēc otrā, kas mums ir gulsnis, mums seko trešais nogrieznis, kurš mums izskatās, kad ir sanācis pirmais baļķis. Kopējais garums pēc šim mums sanāk 6 nogriežņi. Tas būtu 18 plus šitas 1,4, tikai 19,4 metri. Katrā ziņā tas ir mūsu rezultāts. Nākošreiz tiksimies pie tāfels un jau analizēsim, ko tad mēs esam sazāģējuši.